Tā, tikko nospēja tikai ierakstīties, tāpēc, nu jā, mēs tikko izvēlējāmies, vienkārši, ka kāds ierakstā skatīsies, izvēlējāmies tikko Bitcoin 20. gads, vispār pašu sākumu, kur vispār nekā nav, un treidošu tikai maksimāli to, ko ļoti labi varu redzēt, pamēģināšu tā agresīvāk, lai pēc iespējas vairāk treidi ir, lai nav tā, ka mēs tur pusgrafiku slaižam cauri, un skatīsimies, kas no tā viss sanāks. Es jums jautājumus neko neprasīšu, vienkārši iedomāšos, ka esmu viens pats, nu, jo tas ir backtests, un ka esmu marketā, bez jums neko neprasīšu, vai jūs tā darītu vai nedarītu. Vienkārši rādīšu, kā es darītu, un kas priekš manis ir agresīva treidošana. Tātad visu rādz dzird, ja? Nu, pēdējo reizi paprasīšu, lai nav tā, ka. Jā. Ok, tātad mums grafiks vispār nekā nav. Mums ir stundas grafiks. Es vienkārši skatīšos tīšu. Viņu, ka jāuzliek īstenībā mazāks. Pagaidām 7x uzliksim. Un tad reidošu tikai to, kas ir maksimāli skaidri redzams. Tātad uzreiz redzu, priekš manis, kas ir, es redzu uzreiz tādu ļoti lielu impulsu, uzreiz saprotu, ka tas mums potenciāli var būt kaut kāds trešais vilnis. Uzreiz es varu ko izdarīt, es varu uzreiz uzlikt savu fibu. Redzam, ka tas trešais vilnis jau ir sen pārsis to 227, 20 pēc fibas, kas arī ļoti bieži un kas viss normāli, bet pagaidām es galvā turu tātad, ka mums šeit ir 1, 2. Un es redzu, ka mums šī te, kam jāpievērš uzreiz ar uzmanību, ka mums ir 1, 2 asa. Tātad es uzreiz varu zināt, kādam plus mīnus man ir vajadzīga 4. viļņa korekcija. 4. viļņa korekcija man ir vajadzīga vai nu kaut kāda sarežģītā, kas būs, kā pieņemsim, tur flats ar nobīdi, ja, kas ABC šķidā te, vai nepareiza korekcija, kas būs kaut kāda, pieņemsim, tāda, un tad vēlreiz lejā. Tas ir vienīgais, ko es varu gaidīt 4. vilnī, jo es redzu to, ka man 1, 2 ir asa korekcija zigzagā, te, novelkot trenda līnijas, nokopējot, pieliekot, redzēsim, ka viņas, perfekti, tur reāli ir zigzags. Tātad pagaidām galvā tur to, kad man ir vajadzīgs šeit kaut kāds 4, kā es nosaucu vienu no tām divām korekcijām, 4, un lejā 5, un tad es jau varēšu iespējams kaut ko sākt domāt un skatīties kaut kādu treidu vērt vaļā. Pagaidām, principā, priekš manis interesants nekas nav. Tātad skatāmies, kas mums šeit notiek. Tātad uzreiz, ko es redzu? Šeit redzam, piemēram, 1, 2, 3, ja, kas mūsu gadījumā nevar šeit būt, jo mums šeit ir asa korekcija. Tātad, iespējams, kā es minēju, vai nu sarežģīta vai nepareiza, tad vairāk izskatās, ka te būs kaut kāda nepareiza korekcija. Ja mums šeit 1, 2, 3, rekums ir 1, 2, 3, un esam ātri uzlidojuši atpakaļ. Līdz ar to šeit šādā gadījumā nevajag vērt nekādas šitādas te vilku kādas tendences, vai šitā te pieņemsim kāds vilku tā pilnīgākais muļķības, jo jūs zinat, kad jums bijis 1, 2 asa, tātad 3, 4, jums ir vajadzīga kaut kāda sarežģīta vai nepareiza korekcija. Mūsu gadījumā izskatās, ka te ir 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja es redzēšu to, viņš šitādu, pieņemsim, viņš uz augšu šeit uzlido, un pēc tam es redzēšu, ka viņš noiet vēlreiz ar 5 miļiem lejā. Priekš manis tas ir jau viss, pilnībā visas bildes saliksies kopā, viss būs skaidrs, un tur principā ir jābūt 100%, kaut kādam setupam. Skatīsimies, ko viņš no tā visam sazīmēs. Redzam, ka viņš tagad sāka lidot lejā. Tātad uzreiz varam jau saprast, ka šeit mums bija 1, 2 asa, tātad 3, 4 kā nepareiza korekcija. Un tad šobrīd, lai mēs gribam agresīvi, kā es teicu, pašā sākumā mēģināsim agresīvi, pamēģināšu tā agresīvāk patreidot, tad man ir vajadzīga, pirmkārt, protams, jau var novilkt šo te trendinu beidzot. Tas priekš manis būtu šādi te. Pat, ja saku, pat ja 4. vilnis beidzās, vai šeit, vai šajā te gadījumā, ka tā trendina ir tālāk, es viņu vilktu tāpat šitādā te veidā, nevis kaut kā gar 4. šādu te, jo viņa jau tur būtu izsista. Un, principā, priekš sevi šobrīd gaidu 4 šeit maziņu, kaut kādu patrīsies, pieņemsim, un kaut kādu 5. iedos. Un priekš manis, principā, tas jau viss būs skaidrs, kaut kāda 5 būs izgājusi. Uzliksim nedaudz, varbūt mazāk, lai neaizlido kaut kur. Tātad, skatāmies, te jau izskatās, ka mēs jau nokavējam. Ja mēs tā paskatāmies, tad redzam, ka šeit ir 1, 2, kaut kāds 3, maziņš 4, 5, ja uz mazāk timeframe pāriet, mums vienkārši stundas grafiks. Tad, principā,
Šeit mums jau bija jāņem obligāti šis te treids, jo šeit noteikti būtu 1, 2, 3, 4, 5. Es nezinu, cik viņš man ļaus. Uz 15 viņš man ļauj pastīties. Uz 15 viņš vēl ļauj. Un te jau tad arī redzam, ka ir kaut kāds impulss, korekcija. Protams, saīsināt tāda, te būtu droši vien daudz jautājumu, bet tajā brīdī, kad mēs jau ietu šeit augšā, mēs jau saprastu plus mīnus, nu, ka tur ir tā piecinieks beigusies, un ja mēs izmērītu šo te vilni viens, pieliktu pie 4, tad redzam, viņš jau sen ir izpildījis, viņam pat garāks ir. Tātad, ja mums grafiks tik ātri nelidotu, principā priekš manis atpakaļ stundu. Ja grafiks mums tik ātri neudot, tad laikam nevar tik ātri viņu. Tad priekš manis būtu šeit trades, šeit būtu stops aiz šī minimuma, izmērītu visu šo te impulsu attālumu 0,32. Un principā, ja mēs viņu šeit paņemtu, tad tāds 1 pret 1 trade, bet, kā es teicu, tāds agresīvāk patreidosim šeit. Un principā pirmais teiks arī būtu bijis. Tikai nevar tik lielā ātruma likt, lai viņš neaizlido. Tātad 1, 2, un te viss loģika pavisam skaidra. 1, 2, asa, 3 redzam, 1, 2, 3, 4 nepareiz korekcija, ABC. Nu, ja kāds neredz, tad tas ir ABC. Un kaut kādu piecinies lejā. Te, protams, ir ļoti saīsināta 5. Vispār, 5. vilnis saīsināts un aizlidojas augšā. Vai tas var būt, ka tikai tagad, pieņemsim, iet kaut kāds B vilnis un tad ies C? Nē, noteikti nē, jo tāpēc, kad attiecības, lieluma attiecības viļņu būtu pavisam neadekvāts. Jo, ja es zinu, ka, pieņemsim, ja šis te vilnis asais mums aizņem šī tik lielu platību, tad vilnim 4 jāaizņem vai nu 2 vai nu 3 reizes lielāka par vilni 2. Un, ja mēs sākam, pieņemsim, šitā pārkopējam, pieliekam, tad redzam, ka ir 2 reizes lielāka korekcija nekā šeit. Nu, ilguma ziņā tieši tā kā. Un tas ir tā kā viss normāli, kā tie viļņi sadarās viens ar otru. Ok, nu labi, mums tur nesanāca, jo mums tur aizlidoja, bet principā es viņu būtu šeit bez nekādas domāšanas paņēmis. Tā, uzreiz lidojam tālāk, droši vien. Pagaidām nekas interesants priekš manis uzreiz šeit nebūtu. Redzam kaut kādu impulsu. Šeit varat, protams, apstādināt, paņemt kaut kādas 15 minūtes un uz 15 minūtēm pastīties kaut ko interesantu. Varbūt kaut kas priekš mums te interesants būtu. Redzam uzreiz, ka šeit ir kaut kāds 1, 2, ja? Pēc tam ir kaut kāds impulss atkal, kaut kāda šī tāda veida korekcija, un pēc tam mums kaut kāds ir tāds 1, 2, 3, 4, vai ir 5 vai nav, tas ir jautājums. Un šeit arī ir jāskatās, redzat, šī tāda tipa kustības, viņas bieži vien ir korekcijas, šīs tā sarežģītās korekcijas, kas iet uz sāņiem, flats ar nobīdi, kā kurš viņas grib saukt. Viņi vienkārši, kāpēc sarežģīta korekcija, tāpēc, ka viņi grūti ieraudzīt, daudz viņi nevar ieraudzīt. Bet, principā, kad jūs sāksiet daudz par viņu domāt un skatīties uz viņu, tad jūs arī daudz redzēsiet, ka tomēr nav nemaz tik grūti viņu atrast. Piemēram, šajā gadījumā jāstāsta, kur tā ceška beidzās. Viņš man ļauj 7, viņš man neļauj 7 minūtēm pāriet, jo mēs esam kaut kur pašā startā. Vienkārši tad subīļi ir jāskaita. Piemēram, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, C, C, 1, 2, 3. Bet te tāds atpakaļ stundu. Te būtu jautājumi. Nu, vajadzētu mazāk timeframe, 1, 2, 3, ABC. Bet, nē, priekš manis es jau saku, agresīvāk mauksim, neorbināsimies. Priekš manis tā es redzu 1, 2, pēc tam subīļi 1, 2, 3, 4, 5, vilnis 3. Mēs varam, pieņemsim, uzmest vēl fibu. Redzam, ka šeit arī plus mīnus, trešā viļņu zonai bija jābūt. Protams, ka tas 5. aizgāja tik augsts tikai tāpēc, ka 4. vilnis ir bijis. Redzam, man vajadzētu mazāk timeframe, jo man vajadzētu saprast, kas ir šeit, jo tas lielums arī te tāds. Uz jautājumu zīmes, bet es saku, labi, neorbināsim. Priekš manis redzu 1, 2, 3, ABC 4, 1, 2, 3, 4, 5 kaut kāda apjoma. Neizskatās, ka baigi izlidoja. Vai šeit var šortot? Principā priekš manis es redzu, ka es šeit varētu pamēģināt, un tieši šajā brīdī, ideāls brīdis ir tieši tagad, jo es redzu arī, ka šeit ir uznākuši reku 1, 2, 3 viļņi, kas iespējams ir kaut kāda 1, 2 korekcija. Un ja mēs ņemam vērā, ka te ir 3, 4, 5 pieciniece
beigusies, tad es šeit veru vaļā. Es redzu, uzreiz arī stops ir normāls, adekvāts. Protams, kas mums ir jāizdara, mums ir trenda līnija, jāuzvelk trenda līnija. Šeit atkal kārto reizi ir neglīta, jo vilnas 2 īsti tur nesaskarās ar vilnu 4. Bet pagaidām es to pievēršu acis, jo es saku, es tagad runāju tā, kā es esmu, nu, agresīvā veidā. Un tad 1, 2, 3, ABC nepareizi, nu, sarežģīti 4, un 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5 ir. Un pēc tam ir impulss, kaut kāda atkal korekcija. Paskatīsimies, cik tālu izmanēžēsim riskus, cik mēs varam viņu pavilkt. Ja pieņemsimies no tekošā, viņu ņemam, un tad mums atkal ir tāds nedaudz vairāk nekā 1 pret 1 trades, bet saku, šodien agresīvāk patreidosim. Stop loss šeit, teiks šeit, un skatāmies, kas mums no tā viss sanāk. Tā pavēlkam šito uz priekšu. Kaut ko muļājās baigi, bet nu mums reiz ir uzlikts. Tām teiku savācām. Tātad, principā, nu, labi, šeit mēs nokājam, bet es viņu skaidīšu, ka es būtu 100% tur paņems, jums nebūtu tik liels ātrums. Divi trēdi, divi teiki. Agresīvi, jā, bet viss pēc noteikumiem. Nu, pēc maniem, tie ir tādi sarežģītāki, tie nav tādi. Šeit nesaskārās, ja pieņemsim tā trenda līnija, bet pārējais jau viss tur ir 1, 2, 3, ABC, arī šeit, un 1, 2, 3, 4, 5. Tā kā, nu, klasika. Vienīgi sarežģītāk tāda klasika, kuri varbūt daudz tos viļņus neras. Tāda, ok, kas man ir jādara tālāk? Man ir jādomā, ko, nu, nevis jādomā, jāskatās, kas te varētu būt. Kādi varianti? Ja mums šeit ir bijusi piecniece, galvā turam, ka tas arī varētu būt mums potenciāli kaut kāds vilnis lielāks. Viens potenciāli tas varētu būt. Tātad šeit mums fiba ir novilkta. Ja tas ir vilnis 1, tad vilnim 2 ir jāatnāk līdz 50, 61, 8 pēc fibas. Tas ir plus mīnus uz šo te zonu. Un, ja mēs nāksim uz šo zonu, tad, principā, un pēc tam kaut kādu impulsu dosim augšā, tad mēs jau varēsim skatīties, ka iespējams tā bija kaut kāda ABC. Bet, ja mēs tagad ejam zemāk jau par, pieņemsim šo te vietu, zem šī te 1, 2 subviļņa šeit, viļņa, tad mēs saprotam, ka šis scenārijs ar augošo vilni viens atceļas uzreiz automātiski. Viss, ko mums šeit darīt, ir nu, jāskatās. Nekas arī interesants šeit pagaidām nav, ja mēs tā skatāmies, bet ejam atpakaļ uz stundu, kaut kā mēs tos 15 minūtēm palikām. Pagaidām ar galvā vēl turēt, ka tas mums ir kaut kāds 1, 2, un skatāmies, kas būs tālāk. Ja mēs redzam kaut kādu atkal izteiktu piecinieci, pieņemsim, jā, obligāti jāatreido. Pagaidām neredzam neko, laižam garām, skatāmies, kas mums no tā viss tur sanāks. Nu tā, pirmais, uz ko te var paskatīties, ja, ka mēs esam atnākuši šo te 50, 61, 8 zonu pēc fibas, ja, kas būtu tā kā viļņa 2 zona, šī te, ierakstīšu te vienkārši divnieku, kas, nu tā potenciāls, nesaka, ka tā tur būs. Vai šeit kaut ko var treidot? Arī īsti nē, priekš manis. Nu, ja mēs tā neiedziļinoties skatāmies, it kā jau kaut kādi piecinieki šeit ir. Tā kā, ja mēs tā skatāmies, 1, 2, 3, 4, 5. Tāpat, principā, ja kāds gribētu, ja tāds nenormāli agresīvi, tad caur šo te trendu arī varēja notreidot šo te jau impulsu augšā, kas šeit bija, bet tagad jau viss te pa vālu. Principā, tev ir vēl viens treids, bet nu, šis tāds, nu, tāds. Tāpēc mums vajag ko mēs varam vēl ņemt vērā. Ja mēs paņemam uz 15 minūtēm. Jūs gadījumā, ja kaut ko nesaprotat, tieši zīmējam, ka pat daudz kaut kas saķēpājies, jūs sakat, ka jūs kaut kas jāizdzēš ārā, lai es kaut ko saprastu. Kas man jātur tagad galvā? Ja mēs visu iezīmējam tā, ka te iespējams potenciāls vilnis 1 un šī potenciālā viļņa 2 zona, un redzam, cik skaisti mēs viņu atnācām, un šī tāds nav kaut kāds 1, 2, 3, un ja tas 1, 2, 3 mums ir kaut kāds karoga veidā, piemēram, mēs uzzīmējam šādu te, tad te ir jāskatās, kur ir tā ABC.
Ja potenciāli šeit ir A, pieņemsim B un C, mums šitādu iedevu. 1, 2, 3, 4, 5, un re, 5. 5 arī ir. Nu, tāds nesmuks, tāpēc šeit neko es nedarītu. Pat tā agresīvā veidā treidot, es neko te nedarītu. Ko es tagad galvā varu turēt? Tad ieliekam potenciāli C un potenciāli, ka tas ir šis te divi. Un ja šis te impulss šobrīd kaut kādu iedos kaut kādu tā kā impulsu augšā un uztaisīs korekciju, ja, un tad jau varēs skatīties, mēģināt pie viņas pievienoties, jo tas potenciāls, kur viņš tagad lidos, ir viss šis te plus mīnus garums. Mēs viņu varam rekā pielikt šeit mazums, nu, ja tas tā būs. Un mēs varam mēģināt, es varu mēģināt kaut kur uz korekcijas, ja tāda būs, pievienoties, ja tas mums ir kaut kāds longs scenārijs. Um, cik mums 3x ir, labi, lai viņš tur redzam, ka šo te trenda līniju viņš ir lauzis. Un mēs, principā, arī tajā brīdī, jo es esmu stāstījis, ja visdrošākais veids, kā treidot karogus, ir šī te trenda līnija. Te vienīgais, kas nebūtu labi, te būtu stops ļoti liels, bet tā vienkārši galvā var paturēt, paskatīsimies, nu, kā būs, ja, pieņemsim, mēs būtu šeit atvēruši, vai līdz tajānai mēs viņu savāktu, pieņemsim, vai nesavāktu, cik tur būtu procenti, pastīsimies. Nu, no tajienas plus mīnus 5% līdz teikam. Un 3,5% līdz toplosam. Vienkārši tā galvā tagad paskatīsimies, jo nu, mēs jau esam atkal noklājuši. Varbūt vēl mums lēnāk jāliek. Es nezinu. Mums kaut kur arī, man liekas, teiks bija tagad. Un to teikumu mēs principā arī būtu savākuši. Un tagad noteikti tas brīdis, kad tagad ir kaut kāda korekcija. Un šis ir tas brīdis, kad te ir jāsāk pievērst uzmanību. Protams, ir jāsaprot arī, kad ABC, ka pieņemsim, ja tā būtu, nu, ka šis varētu būt kaut kāds tur iespējams C vilnis. Tad C vilnim arī vajadzētu būt no 5 viļņiem. Un jāizpilda šis te tā kā potenciālais, ja šis būtu, pieņemsim, A garums. Bet kāpēc tā, nu, es jau nevaru to zināt, tāpēc, ka man grafiks vispār necik tā nav aizmugurē, ja man tikai kaut kāda reku pieciniec nogāja lejā. Tāpēc man te jāmakšķerē kaut ko, ko es vispār redzu tagad. Bet šādām te korekcijām. Nu, kaut gan te ir ļoti bīstami, jo te arī reku pieciniec kaut kāda mini izgājusi, mini pieciniec, reku 1, 2, 3, 4, 5. Tāpēc uzreiz redzat marketu, uzreiz taisa korekcija. Reku galā arī te kaut kur pie beigām apjoma lido paaugstināti. Līdz ar to arī tāds mazs signāls, ka to markets sabremzēsies, un jūs redzat, ja pēc pieciniec 1, 2, 3, 4, 5, ko markets dara, markets iet uz korekciju. Tāpēc, ka pēc jebkuriem 5 viļņiem ir korekcijas. Tur var grozīties vai negrozīties. Tā ir tā viļņa maģija, ka tā arī ir. Un, ja šeit es domāju pāriet pat uz 7 minūtēm, ko mums neļauj, protams, izdarīt šeit uz 7 minūtēm, es domāju, ka te būtu ļoti skaista pieciniec. Te būtu, es vienkārši redzu 1, 2 flats, 3, 4 asa un reku 5. Un, principā, te 5 varētu ķert un mēģināt šo visu pasākumu iespējams, nu, nošortot. Es tik tā. Bet tagad, nu, priekš manis, ko es te varu. Principā neko. Man viss pasākums ir jātiek tālāk. Esmu nokavējis, jā, reku kārtu reizi varēju ņemt pie šī tā karoga. Arī šeit varēja ņemt, jo, kā es teicu, jā, kad iespējams tāda ceļška no tāda uz sānu izlikt mums uz to 5. Redzat, jā, 5. vilnis. Viņš bieži īstenībā tāds te ir. Jūs ar laiku gan jau paši esat ieraudzījuši to. Un te no 1, 2, 3, 4, 5 A, B no 3 un šī te ir C. Bet šie ir tādi jau, ko jūs tiešām, nu, paši droši vien ratais, kuro es vispār ieraudzītu. Nu, neko nepaņēmām. Ja tāpēc, ka bija ļoti daudz jautājumu, nu, agresīvi ir agresīvi, bet šis jau būtu pārāk agresīvi, ka tu jau mēģini kaut ko treidot, ko nevajag īsti treidot. Labi, bet šeit pie trenda līnijas, ka izlauzās karoga trenda līnija augšā, varēja īstenībā vispār īsi ņemt, un varēja pēc tam, kad viņi palidoja augšā, stopu iemest aiz šejienes, aiz tā potenciālā mazā jau 1, 2, kas mums šeit ir tāds. Un tur arī varētu normāli palidot un normāli profitu dabūt. Bet labi, ejam tālāk. Principā nekas interesants. Un redzam, ja kaut kāda ir palikusi, kaut kas jau lielāks te paliek. Ja te ir mums piecinieks izgājusi augšā, un šeit ja mums ir bijuši 1, 2, 3, 4, 5, ja? Un ja tagad sāktos kaut kāds kritiens lejā, tad šis jau viņš neizskatās īsti pēc impulsa kaut kāda lejā, vai ne? Viņš uzreiz izskatās pēc kaut kādas korekcijas, lai dotos tālāk augšā, tāpēc, ka, ja mēs kristu lejā, tad tas būtu pavisam savādāk.
Mm, 3, 4, 5. Mēs varam uzvilkt tam visam impulsam. Fibus var uzvilkt. Plus mīnus pastīties 3, 8, 2. Un kā minimumu prasītos, ja mērlē viņš šeit mums nedaudz ieskatās. Bet nu šeit priekš manis arī pagaidām es neredzu īsti, kur varētu pievienoties. Un saku, uz aci, kad tu skaties grafiku, uz aci izstāsta, ka viņam ir jāiet augšā, bet nu, es neredzu, kur pievienoties. Man tā kā, ja piemēram, te ir A kaut kāds, te ir B, tad prasītos vēl cešku, un no ceškas varētu mēģināt pastrādāt. Tas ir vienīgais, ko te varētu mēģināt darīt. Skatīsimies, kas te būs. Bet redzat, jau grafiks aiziet augšā. Tātad, tātad šis te varētu jau būt as. Nu, es vienkārši savu galvā tagad zīmēju, varu neskatīties tādu, nu, vajag neiedziļināties. Es vienkārši tā uzreiz salieku plauktiem. Hop, hop, hop. Un redzam, izpildīs pilnībā visu šo te garam, tā kā tas jau viss jau būtu atstrādāts. Un mums tas jāsāk tagad turbināties, kas tad te notiek ar viņu tālāk. Pāriesim uz stundas grafika. Te jau sākās nedaudz bardeks ar to, ka neredz daudz ko. Es izdzēsīšu ārā. Pašam traucē. Šito mēs atstāsim. Labi, šito varēja nedzēst ārā. Tātad 1, 2 as. Ja mēs domājam, ka tas ir 1, 2 as, un mēs redzam tagad tādu ļoti lielu impulsu, tad mēs varam domāt, ka, nu, varianti, protams, vienmēr ir ABC, ka kaut kādu, bet ja mēs gribam piecinieci gaidīt, tad mums vajag reāli redzēt kaut kādu piecinieci. Ja mums te ir bijusi asa korekcija, tad beigsies, pieņemsim, trešais vilnis, ja te būs, tad tam trešajam vilnim viņam ir jāuztais kaut kas uz sāniem, jo, nu, tā vienkārši ir viļņa, tā strādā, tā ir tā viļņu. Es nezinu, kā Latvijas pareizi to var pateikt. Savstarpējā tāda lieta, tā kā, ja divi ir as, tad četri nebūs as. Tas tikai kaut kādos dubultajos zigzagos. Kaut kādas tādas iespējas pastāv. Tā, ok, pagaidām. Jāsāk, jādomā tālāk. Tad taču ir 5. Tātad 1, 2, 1, 2. Nu, te vispār nav ko ķert. Noteikti te ir jābrauc tālāk. Tā, tā. Un šis te moments tāds nepatīkams, ka te ir tāds 1, 2, 3 kaut kāds, ka es neredzu te, ka tajā, pieņemsim, ja tas būtu mums tas trešais vilnis, ka mēs te neredzam, kad mums ir 1, 2, 3, 4, 5. Tāpēc pagaidām ir jāšauj garām šitam visam pasākumam. Jāšauj garām tam pasākumam. Vienīgais, ko mēs varētu šeit izdarīt, ir pāriet uz mazāku timeframe, nu, kas ir jādara. Un iespējams tas 1, 2 ir paslēpies kaut kur šeit. Bet nu, tāds arī nē, īsti tā kā nē. Nu jā, nu šis ir jāšauj garām. Ja pieņemsim, mēs redzētu šeit, ja būtu šitā te, ka te ir 1, 2, 3, un šitā 4, 5, un pēc tam sāktu šitā te sānu kustību, tas ir tas, ko es teicu, ka mums šeit vajag uz sānu kustību. Nu, ceturtajam vilnim, ja tas būtu ceturtais vilnis, tad vēl vispār jautājumu nebūtu. Bet tagad, ņemot vērā, ka kaut ko viņš sāk buksēt uz sāniem, bet es te redzu 3 viļņus, tad, principā, priekš manis tas ir uzreiz triggers, ka, nu, izmakšķerēt te būs kaut ko toņu. Iespējams, grūtāk un vajadzēs palaist kaut ko garām. Tā, iet kaut kas tur augšā mums.
tā lielos vilcienos, ja neskatāmies uz to trīnieku, ja, tad izskatās, ka kaut kas mums ir ko 1, 2, 3, uz sānu 4, 5. Ja. Bet kas šeit, šis ir tas jautājums, ka šeit ir ļoti daudz jautājumu. Jo te vajag konkrēti redzēt 5 viļņus, un nevar, trešais vilnis nevar. Vienīgi viņš var iet ar 3 tikai tad, kad visi iet ar 3. Nu, tas ir tā, ka, labi, es jums 100 reizes esmu stāstījis, jums to, nu, kāpēc es nevaru uzspiest. Nu, kad ar 3, 1, 2, 3, 4, 5 ar 3. Bet mums te ir. Uzreiz, kad sākās tādas situācijas, tad uzreiz gribās kaut kur aizķerties šeit. Tā varbūt šis arī te ir kā 3 iet. Kā 1, 2, 3. Un tad 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Un tad tam 5. viņam arī būtu jābeidzās ar 1, 2, 3, kas būtu tieši kaut kur tagad. 1, 2, 3. Tad tas viss būtu tieši tas, ko es tikko jums rādīju. Bet, bet, vai tas tā būs, tas ir jautājums. Nu, principā, te ir droši vien, ka skip. Nevis droši vien, bet noteikti skip. Bet sākot, kaut kā izstāsta, ka viņš ar tiem trīniekiem staigā. Tā, kamēr tur cīnās, cik mēs tā esam, 1, 2, 3, 4, 5, man kopā 6. Tā, nu, tā arī izskatās, ka kaut ko tādu viņš arī mums te sazīmēja. Bet, nu, mēs te neko nevarējām. Tā kā, nu, ja tiešām te gāja ar trīniekiem, tad tā kā 3, 3, 3, 3 un 3, kas ir 1, 2, 3, 4, 5. Tad šie ir tie gadījumi, kurus es pat pats droši vien bieži vien, ja pat nevis neieraudzītu, bet, nu, es vienkārši netreidotu. Ja saku, ja man šis te trīnieks uzreiz viss, tā kā jautājums ļoti daudz radīja. Un šeit arī 3, un šeit, tā kā es teicu, ka te arī jāuziet 3, un ja mēs tā paskatāmies ar lieliem vilcieniem, tad te bija 3, tad te arī tagad ar 3 uzgāja augšā šis te 5. vilnis. Tāpēc skatīsimies, ko mēs varam izdarīt tālāk. Tā kā, ja mēs redzam ar šādu te impulsu tagad lejām, tas principā priekš mums jau var būt kaut kāds pavadiens uz kaut ko, kas būs vēlāk. Šeit es noteikti arī visu to laistu garām. Viņi var pievērst uzmanību, ka te ir ļoti liela. Jā, man liekas, tas pie 3. viļņa. Nu, 3. vilnī arī ir izlidoja liela apjoma. Ja tas mums ir 3. kaut kāds vilnis, varbūt te ir sazāģējis. Nu, jāapgriež grafiks bieži, tā ir vieglāk saskatīt. Te jāskatās, kur beidzās tas 5. vilnis. 1, 2, 3. 1, 2. Vai arī 1, 2, 3, 4, 5. Te varbūt ir nepareizi. Te varbūt ir nepareiza korekcija. 1, 2, 3, 4. Un šis uzreiz man saka, kas man acīs krīt, uzreiz šis te, ka te bija tāds maziņš impulss, atpakaļ, atkal lejā un atkal atpakaļ. Nu, kas ir nepareizai korekcijai ļoti raksturīga lieta. Tātad mums šeit vajadzētu redzēt kaut kādu zigzagu. Vai šis jau ir viņam, tas ir jautājums. Lai pagaidām paturēšu vienkārši galvā. Paskatīsimies, ko viņš mums vēl sazīmēs. Tā. Nu, ot. Nu, ot. Un šis arī varētu būt lielāks zigzags tieši no 3, 1, 2, 3. Visu, nu, nav iegājis pirmā viļņa zonē, viss te ir pareizi. Ļoti, nu, ir gadījumi, nevis gadījumi, bet ļoti bieži ir tā, ka zigzags 4. vilnī ir tieši as, nu, tieši, kad ir nepareiza korekcija bijis 2. vilnī, tad 4. bieži vien diezgan augsts lido. 4. augstu lido.
kas ir zigzags. Redzam, tā arī mums no 1, 2, 3. Tātad, ko mēs šeit varam pamēģināt? Da īsti neko, ja tāpēc, ka mums tā trenda būtu tāpat ļoti, nu, tā kā nepatīkama. Un, ja mēs gribam, pieņemsim, kaut vai šo te piecinieci dabūt, notreidot, tad vienīgais, kas mums var palīdzēt, ir šis te pēdējais piektais vilnis, kuru mums vajadzētu vaktēt. Un tad šeit dabūt kaut kādus šos te piecus viļņus un caur šo te trendu mēģināt strādāt. Nu, tā kā pamēģināt ar mazu topiku, vienkārši gribās, un tad pamēģināt notreidot. Pastīsimies, varbūt to sanāks arī. Viens, divi. Nu, sarežģīti šeit. Es neredzu piektajā pieci, tāpēc es droši neko pat šeit nedarīšu. Ja jums ir 1, 2, 3 tā uz ātrā, jau ir 1, 2, 3, 4, 4, 5, jā, bet šis te atkal te ir tāda 3 viļņi. Vienīgais, kas redzu, ka trešajā šie te apjomi izlido, un arī te uz piektām beigām arī rekur apjomi ir, kas, nu, var it kā liecināt, ka te ir šī te piecinieks, bet pārāk riskanti, tāpēc ar viņu mēs šeit neko nedarīsim, vienkārši paskatāmies, kas mums tur tālāk notiks. Ja mēs tagad lidojam augšā, tad mums viss skaidrs, ka tur arī bija beigusies tā pieciniece, un kaut kas būs tagad jauns. Un tajā jaunajā, ja grib, piemēram, saprast tikai, kur mēs tā esam. Vienkārši, ja tā mums ir bijis 1, 2, 3, 4, 5, ja, nu, potenciāli galvā, ko mēs turam. Es vienkārši skatās, vai nebūs tā, ka tev ir kaut kāds 1, 2, 3, 4, 5 A, reka no 3 viļņiem B, un tad šis ir bijis tā kā C vilnis, kas jau būs tai pieciniecei korekcija, to jāuzvāk, būs FIBA jāapskatās, cik dziļi viņi ir iegājusi. Bet es jau redzu, ka viņi 50% pēc FIBAs ir uztaisījis plus mīnus. Skaroks tāds nav baigi līdz, bet to ja mēs par kaut ko pastīsimies. Nav tieši 50%. Kas ir tā kā, nu, otrā viļņa, ja šis ir kaut kāds lielais 2. Ja šis ir kaut kāds lielais 2, ko mēs šeit varam izdarīt? Tātad, ja mums šeit beidzās ABC, pieņemsim, ka mums šeit ir C. Tad mums tagad pēc impulsa, un mums ir pieņemsim arī šī tā augšējā trenda līnija, tagad, ja mēs tagad pēc šī impulsa redzēsim kaut kādu korekciju, tad, nu, kaut kur var mēģināt varbūt pievienoties. Bet jautājums ir, vai šis bija tas, ko mēs tikko runājām. Tā, redz, sākumā aizgāja, bet tagad jāsāk bremzēt. Labi, braucam tālāk. Saku, man, nu, neesmu tas, kurš urbina, ja es neko neredzu, es vienkārši neko nemēģinu izurbināt. Es kaut ko konkrēti ieraugu, tad uzreiz vispār nav nekādu jautājumu. Un te arī, te ir tagad jautājums. Es pieņemsim, redzu uzreiz. Uzreiz redzu 1, 2, 3, 4, 5 un reku 3 viļņi lejā. 3 viļņi lejā. Vienkārši domāju, varbūt šis te bija rekur vien, nu mazāka jau mazāk mēroga 1, 2 kaut kam. Ja pieciniec augšā bija un kaut kāda trīniec, un tad tagad ejam uz augšu. Un mums tas nevar būt A vilnis šeit, tāpēc, ka ja šis ir B, tad viņš jau ir arī ar kaut kādiem 5 viļņiem uzgājis augšā. Tāpēc šeit šīs te B nevarētu nekādīgi mums būt. Tāpēc mums vajag nedaudz padomāt, kas te mums varētu būt. Nu, labi, braucam tālāk vienkārši. Jā, mēs jau sākām ar stundu, jāuzliek atpakaļ stundu, varbūt kaut kas būs redzamāks. Izdzēsīsim tikai visus šos te.
Varbūt kaut kas acīs iekrīt. Tā, ja mēs domājam, ka tas varētu būt iespējams potenciāls C vilnis. C vilnis. Mm, mm, mhm, mhm. Kaut kas man te nepatīk. Nu, pirmais jau, kas man nepatīk, tas, ka mums te tie trīnieki aizgāja, ja, kaut kādi. Tas jau mums te nedaudz. Liksim lielāku ekrānu tomēr. Tā, 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 tā. Mhm, mhm, mhm. Nu, nav pagaidām jātīm tālāk, un šit jāskatās tev, tas, kā saka, tas karoks baigi neglīts. Jāskatās. Un redzam, ka sāks spiest lejā, tātad ļoti labi, ka neko mēs neizdarījām. Un uzreiz iedod tādu bahu augšā, jā. Bahu augšā. Divi. Nu, nevar, nu, neticat, nevar būt tāds. Ceškā nevar būt tāds 4-5 tik liels, tas ir jāuzreiz jāsaprot. Atkal visi ar trīniekiem vienkārši staigā. Nu, pretīgi mēs strāpjam trīnieku. Nu, neko labi, nu, nesaprotam, laižam garam. Skatāmies. Saku, daudz nav jādomā, nevajag urbināt to, ko nevar izurbināt. Tā, un te jau paliek interesantāk. Te jau kaut kāds impulss. 1, 2, 3, 4, 5. Tā, skatīsimies. Te būs kaut kāda korekcija, varbūt kaut ko var paspēlēties. Un tā kā es arī gaidīju, ka vajag 1, 2, 3, 4 kaut kādu piecinieci. Tā, mums pārēsim. Uz 15 minūtēm skatāmies, kas te mums ir. Tātad galvā, kas mums jātur? Mums jātur, ja skatāmies. Ir mums te 5 viļņi. 1, 2, 3, kaut kas 4, 5, jas tas vai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Te kaut kāda piecinieci izstāsta, ka varētu būt šeit. Tā arī atkal tāds kaut kāds tā kā trīnieks. It kā nu šeit ir piecinieci, bet 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tā galvā tikai pagaidām. A, B, C, A, B, C, B vilnis, B vilnis, 1, 2, 3. Nu, prasītos vēl 4, 5, ja tā mums būtu ceška. Un saka, ja grib agresīvi patreidot, ja ir tāda doma, tad labi jāsagaida, ka viņš tur sazīmēs. Ja iedos vēl tūliņ lejā, tad principā būs iespēja trendeni uzvilkt. Es vienkārši domāju, vai nav, nu, nav tā, ka te ir kaut kāds 1, 2, 3, 4, 5, bet tāds neglīts. Ka prasītos, lai viņš iedod vēl nedaudz lejā. Tā, očits jau ir interesantāks. Redzam, tad mums ir 1, 2 asa, 1, 2 asa, un te mums sākās ABC, C šeit, 4 šeit. Principā te, ja grib ļoti, kā es teicu, agresīvi patreidot, šeit var uzvilkt šo te trendeni. Un ar šo te trendeni ar minimālu stopu var mēģināt palongot, bet tikai var mēģināt palangot, jo te ir, saku, tāds nedaudz, te ir it kā impulsi ir 1, 2, 3. Nu, skatīt, pastīsimies. Es pagaidām vēl neko nepastīšos, kā viņš uzvedās. Tad jāpietuvina šis te 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nu, it kā kaut kādi 5 te ir izgājuši.
Tā, šeit kaut kāda trendina ir kā izsits. 1, 2, 3, 4, 5. Nu, ja mēs tā neņemam overthingu, tādā ātrumā izskrienam, kā es teicu, 1, 2, 3, 4, 5 A, tad no A, B, C, B, un pēc tam no 1, 2, 3, 4, 5 C. Pagaidām galvā patur, un ņemot vērā, ka es redzu, ka mums stops ir ļoti maziņš, izmērīsim tieši ceškas piecinieci. Vienkārši, ja mēs šeit domājam vilkt šo te visu impulsu, šo te piecu, nu, tā kā, ja mēs domājam, ka te 1, 2, 3, tā kā 4 un 5, tad, protams, tas attālums ir viss šis te, ņemot vērā, ka mēs te agresīvi tā un šī daļa tāda nelīdz galam, bet un tā kā izskatās, vai ne? Tad mēs šeit varam izdarīt tā. Izdarīsim, zin kā, izdarīsim tā, atvērsim šeit longu, stopu noliksim aiz tejienes, teiku pagaidām neliksim un palaidīsim viņu, paskatīsimies. Tādā, nu, agresīvā, ja mēs tā kā treidojam, nevis agresīvā, ja mēs treidojam tikai šo te piecinies, tad mums šeit reku 3, 8, 2, mēs šeit jau viņu savāktu. Mēs šeit jau viņu savāktu. Kāpēc es šeit viņu nevācu? Jo es gribu saprast, vai viņš tiešām nelidos augšā un neiedos šo te mums attālumu. Un kā es varu saprast? Īsti pagaidām nekādīgi, ja viņš tagad iedod kaut kādu impulsu uz augšu, tad es jau saprastu, ka pēc tā impulsa būtu iespējams kaut kāda korekcija, un tad viņš tālāk lidot. Ņemot vērā, ka mums teiks, cik mums ir vispār te teiks. Te jāmenedžē riski būtu, tad no normāls 1,2%. 1,2%, 1, 2, 3, 4 kaut kas veidojās, jau 50. Principā, ja šeit varētu mēģināt pagaidīt. Galvenais, kas ir jābūt, ir stopam jābūt. Atcerieties, vienmēr nevis teikam, ir jābūt, kā jau daudziem patīk, likt pirmo teiku un stop loss pēc tam pat nelikt, jā, bet stop loss ir galvenais, nevis teikt profits. Bet, protams, jāmāk arī savākt viņu. Šī tāda vienkārši sarežģīta, nu, ne sarežģīta, tāda interesanta situācija, jo te jau būtu, re, ko mēs viņu savākuši. Cik tie būtu procenti? Nu, 1,3 arī 1 pret 1 būtu tāds treids agresīvāks. Bet man ir viens štuks, kad man kaut kā liekas, ka es viņu varētu pavilkt tālāk. Tagad mums ir korekcija, 1, 2, 3, 4, kaut kādi 5 viļņi ir. Un to stopu to viņi iespējams varēs aizlikt kaut kur šeit jau pavilkt. Un tad gan, ja izsitīs, tad izsitīs, ja neizsitīs, tad neizsitīs. Tāpēc, kad ja šis mums ir kaut kāda mazāka mēroga vilnis 1, un šeit mums to būs kaut kāda, nu, piemēram, mazāka mēroga tur vilnis 2, tad mēs jau, principā, stopu jau tagad var pabīdīt aiz šī te 1, 2 šeit. Viņš jau uzreiz mums mazāks, lai samazinājās. Cik mums tagad viņš palika? 0,8 jau mēs viņu samazinājām, jo mēs saprotam, ka viņš nedrīkst vairs aiziet zem šī te 1, 2 viļņa. Un tad tas scenārijs viss atcelsies. Nu, ko laižam tālāk? Nu, tagad jau paliek interesanti. Tātad redzam, ja šeit ir 1, 2, 3. Tātad šī bija ABC, tad šeit varētu būt, ka tas ir kaut kāds 2. Un te mēs varam mēģināt jau break-evenā ielikt stopu. Ieliekam stopu break-evenā un teiku pamēģinam pavilkt. Nu, labi, to visu lielo attālumu es negribētu vilkt. Kaut gan, principā, pat varētu viņu, nu, ja pēc klasikas skatāmies, ja tas tā ir, kā mēs tikko izdomājam, tad viņam tā ir jābūt. Nu, ko labi izdarīsim, pēc klasikas paņemsim rezervi. Paņemsim rezervi, lai smukāk uzliksim šitā. Break events mums stāv, principā mēs neko vairs nezaudējam. Neko vairs nezaudējam, skatāmies, vai mums izspēlē šis vai neizspēlēs. Izsitīs, neizsitīs. Te uzreiz redzu, nu, arī stāstīšu, ko es redzu. Te arī veidojās jau kaut kāda pieciniec, tātad to viņi mārkets iebremzēs, atkal redzam, izlidoja arī apjomi. Kaut kādu korekciju uzreiz iedām. Ja tu devai mums te neizsit, nesačakarēm uz balī.
O, 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 ko tik ātri vai? Oi, 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 nu tu mums tu iedevi palku, bah, pasis kāda apjoma izlidojumu uz 15 minūtēm. Bet redzat, jā, viss, kad viss tā mūsu doma tikko, tā, nu, redzēt, kā es menedžēju visus riskus, ja, ka es tur sapratu, kur jāpavilk stops, kur, tā kā, kurus varu viņu pavilkt vēl augstāk, kur jau atcelsies tas, ko es tagad domāju. Tad beigās viņš iedeva impulsu, jau sapratu, ja te mums ir 1, 2, tad jau stopu var likt šeit, jau, kas mums jau break events jau. Un redzam visu šo te attālumu, ko mēs domājām, nu, ko mēs domājām, šo te visu attālumu šeit šo te ir izpildījis viņš šeit. Un, tā kā mums te bija tā potenciāli 1, 2, 3, 4, 5, un ja mēs domājam, ka šī 5 un šī korekcija, kas ir tā kā, te ir kaut kāds 1, 2, tad viņam obligāti jāizpilda vismaz šis te viss attālums. Un nu, šeit mēs savācām 8,4%. Priekš Bitcoin tas ir ļoti daudz. Nu, vispār tas ir ļoti daudz, 8,4%. Tāpēc, nu, te jau, principā, varētu braukt, atpūsties jau atkal. Trading visu metam pie malas, ja, un gāžam tālāk. Tā, ok, labi. Izmakšķerēsim vēl kaut ko, paskatīsimies. Tātad, ja mēs domājam, es nezinu, jūs tiekat vispār domām līdzi, kur es esmu vispār. Jūs esat uz vienu viļņu ar mani. Jā, jā, jā. Ok. Tā, redzam uzreiz, vai šī tāda situācijas man patīk, kad es redzu, tā kaut kas raksta. Jo interesanti, tas ir ļoti labi, ja man pašam arī interesanti ir. Tā, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Es vienkārši skatos tagad, vai šī nebija tā, ka, nu, te viss ir skaidrs, tur neko mēs nekļūdījāmies, vai tagad jau šis te nebūs kaut kur lielāks, 1, 2 jau, un šis redz tāds liels impulss aizgāja, ja, kad šis te bija 1, 2, 3, 4 un 5, reku šeit viens, un pēc tam no ABC reku 2, kas arī mums ļoti labi redzams, no 3 viļņiem noiet lejā. Būtu aklam jābūt, lai neredzētu 1, 2, 3 noiet lejā, kas mums varētu būt 1, 2, un šis reku 1, 2, trešajā ir, kas izskatās arī ļoti tam. Tad, ko mēs tad varētu izdarīt šeit? Nu, pirmais, ko mēs varam noteikt, uzvelkam jaunu fibu savu uz šo te 1, 2. Paskatāmies, trešā viļņa zona 227, 20 pēc fibas. Redzam, ka skatāties, tagad, es nezinu, nu, paskatīsimies, vai tā būs, bet pēc klasikas, ko es jums vienmēr stāstu, ja redzat, uzlidoja, 227 sasniedza, nenormāli apjomu izlidoja, un redzat, ko Mārkets izdarīja, ja viņš jau no tās zonas jau uzreiz atmeta cenu pa 3%, nu, kas ir daudz, tā kā 3% uzreiz atmeta. Nevajag treidot tādus gadījumus, jo bieži vien pārlidojamies 227. Vienkārši, kad klasika ir tāda un apjoma tieši 227, tad es vairākas reizes esmu skandinājis, kad ir šāds te joks, kad uzreiz ir back, nu, tāds pullbacks. Tā, pavarēsim stundu, tad pamēģināsim vēlreiz orientēties. Ja mēs domājam, ka 1, 2, un šis tad ir 1, 2, iekš 3, tad šitam ir jābūt 1, 2. 1, 2, un tad būs 1, 2, 3. Nu, pēc skata jāiet augstāk, bet neko nevar izdarīt ar viņu. Pievienoties neko nevar, bet, nu, pēc skata viņam ir jāiet augšā. Pēc tās visas domas, ko mēs domājam, viņam ir jāiet augšā. Jo, ja tā atkal tur būs tāds 1, 2, 3, un viņš nāks lejā, nu, tad tur būs kaut kas jāpārskata, bet skatīsimies, ko viņš mums striedos. Tā, pievienošu tuvāk, varbūt mēs kaut ko vēl tu varam noķert. Un ko mēs vēl varam saprast? Jā, ja mēs, kā mēs domājam, ka te ir 1, 2, un redzam šeit šo te asoku korekciju, viņi ir maziņi, jā, bet viņi ir asa. Tātad šeit mums ir vajadzīgs kaut kāds sāna kustība, kas arī šobrīd arī notiek. Te var ko mēģināt izbraukt piektajā, nu, ja grib pavisam agresīvi. Ko mēs varētu pamēģināt izdarīt, ja mēs redzēsim kaut ko konkrēti. Mm. Vienkārši redzu, kas atkal, es neredzu to 4, 5, 3 šeit.
Varbūt te ir 3, 4, 5, varbūt pagaidām galvā ielikšu. Varbūt A, B, C. Tikai A. Varbūt. Skatāmies, ko viņš sazīmēs. Un tad baigais zāģis sāks tā pagast stundu uzliksim. Nē, šeit izlaidīšu, šeit tas neģē, jo te tāds nesaprotams pagaidām viss. Tā. 1, 2, 3, B. Nu ok. Četri, mm, mm. Vajag. Es vienkārši domāju, ja pieņemsim mums to no 1, 2, 3 A, un tad no A, B, 1, 2, 3, 4, 5, C, B, nu kas ir tāds ļoti sarežģīts. Tāpēc nē, šito es pagaidām pastīšos, kas te būs. Jā, tas jau nebūs tā. Tāpēc ļoti bieži vajag arī izlaist to, ko es nesaprotu. Kas arī ir māksla. Izlaist to, ko nesaprotu. Un neorbināties baigi ilgi. Bišķi paorbinājis, saprat, kaut kas nav. Tā pagaid, stop, tagad jau paliek interesanti. Tagad jau paliek interesanti. Mm, mm. Nu, ir te viena doma, bet... 1, 2, 3. Tieši interesē šī te daļa. 1, 2, 3, 4, 1. Nu jā, tāds ne līdz galam saprotams, tāpēc baigi nesaka neorbināsimies, braucam tālāk. Redzam, ka ir impulss, tādēļ šeit ir bijusi korekcija jau iekšā tajā visā, gan bijis, gan 4, 5, 3, gan arī ABC, ka te kaut kur mums ir paslēpusies. Es vienkārši neredzu 5 viļņus 6, kā nevar atrast, tā jau tos trīnieks te var daudz redzēt, un kam mēģināt pieķerties. Te ir 3, redzu, ja. Kas varētu būt, nu, kad varbūt šitā kaut kāda ABC, ka te mums ir ko 1, 2 asti, šeit varbūt te vispār ir bijis kaut kāds, ok, varbūt te ir ABCDE bijis kaut kāds, un šeit ir bijis ABC, pieņemsim 4., 3., un te bija 1, 2, 3, 4, 5, pieņemsim beidzās 3. šeit, kas mums, nē, pagaidām mums te viss, man jau pašam tikko sapatrojas viss 3, nē, es biju domājis tā, ka tā, bet 6, 1, 2, 3, 4, 5, ka šis ir 5. 3., kas mums ir pārāk liels, kas, nu, maz bāžas pret šo te 2 maziņo, nevis šo te mūsu 2, bet šo pavisam 2, tā kā šis te 1, 2, kas te ir. Varbūt uz mazāk timeframe. Bet saku, neorbināsim to, ko mums nevajag urbināt. Mēs jau tā visi esam tāpat palaiduši. Tajā brīdī arī, ja tas būtu reālajā marketā, mēs arī neko te nebūtu izdarījuši, neko nebūtu sameklējuši, un grafiks jau būtu aizlidojis, tāpēc nav jēgas, nu, kā viņu urbināt. Jāmēģina kaut kam pieķerties pēc tam, skatīties vismaz. Tātad, ko mēs šitā globālāk tagad varam mēģināt saprast. Tātad 5 bija, ieliekam pagaidām lielāku šeit vilni 1, un šeit mums bija lielāks vilnis 2. 1, 2 as. Un te mums ir kaut kāds 1, 2, pēc tam kaut kāds 1, 2 sarežģīta. Nu, ot, es tagad saprotu, ko mēs. Ja mums šeit ir 1, 2, ja šitā, kā mēs domājam, ka mums šeit ir 1, un šeit bijis 2, un šis mums ir rekur 1, 2, 3, 1, 2. Tā kā es ceru, ka ļoti saprotams, ka tas ir 1 un 2.
trešajā vilnī. Un šis te mums ir 1, 2. Trešajā, tā kā pirmais. Nevis, lielais pirmais, bet es ceru, ka jums visiem saprotams, ko es domāju. Bet, 100% jums jāsaprot, jūs taču ilgi jau tos viļņus dzinājat arī, ka šis ir 1, 2, trešajā. Un jums šeit ir 1, 2 sarežģīti, un te viņi ir sarežģītāki par sarežģītāku. Tad mums vilnim 4 ir jābūt asai korekcijai. 100% ir jābūt asai korekcijai. Un tad vēl jābūt piektajam. Skatāmies, vai mums tā būs vai nebūs. Un pēc tam jau mēs varam skatīties, mēģināt, varbūt pasīsimies, var kaut ko nolongot, ja būs kaut kas redzams skaidri. Ja nebūs skaidri redzams, tad mēģināsim nošortot pēc tam to visu 1, 2 kaut kādu, vai arī pat šito 5, 3. Skatīsimies, ko mums tur sazīmēs. Tā, hop. Ko mēs te gaidījām? Mēs te gaidījām kaut ko asu. Un kaut kas as mums šeit ir, bet mums to asu vajag no 3 viļņiem obligāti. Pārēsim varbūt uz 15, lai redzētu labāk. Kaut kāds viens ir, ja viņš tagad iedos, pieņemsim šī tādu te 1, 2, 3, tad principā mums ir skaidrs, ja mēs šeit redzēsim kaut kādu 5, varam mēģināt ķert tā 5. vilni. Viss ir pavisam elementāri, nekā sarežģīti. Vienkārši prasās mazāks timeframes, es nevaru pārslēgties, viņš neļauj. Tas ir ļoti sen bijis, ka nav tā, ka paslēpies šeit ar 1, 2, 3, 4, 5. Un šitā B un šitā 1, 2, 3, 4, 5, kad tas zigzags jau ir izgājis. Un tagad jau viņš ir gatavs gāzēt tālāk, un tas ir jautājums. Tas ir jautājums, bet labāk tā kā, ja neredzam konkrēti, labāk izlaižam. Varbūt tad tikai šis ir tagad 5, ko mēs vēl varam arī vēl galvā turēt, ka šis ir 1, 2, 3, 4, 5, tikai pieņemsim pagaidām A. Šito paņemsim no strendeni. Un tad tu iedosim tagad lejā vēl tādu pašu, kas mums īsti, man liekas, ka nedara vairāk. Jo baigi pārāk viss liels paliek. It kā teorijā vēl it kā dar, bet pārāk neglīti viss tas būtu. Tāpēc gribu domāt, ka ABC, ka mums vajadzēja asu. Mums vajadzēja asu, un viņa bija mums šeit. Principā, labi, plus tu norāvām. Man ir štuks, kā es šo te visu varu apspēlēt. Šis ir slikts piemērs, ko es tagad rādu. Bet man kaut kāds aizdoms, ja pārējais mazāk timeframe, kad te būtu reāli 5, 3, 5, kad būtu šeit 1, 2, 3, 4, 5, ABC un 1, 2, 3, 4, 5. Tad, ok, es priekš sevis pagaidām, ka tā ir ABC. Novilkšu fibu, pastīšos pret šo te vilni. Te saprast, kur tā korekcija beidzās. Tā, provizoriski. Jā, viss tepat tālāk viņš nevar iet, jo trešā viļņa zona 382, 50 pēc fibas, kas ir šī te zona. Un tālāk viņam īsti nevajadzētu iet, ja tas tā ir. Un labi, mēs uz mazāk timeframe nevaram pārslēgties. Tātad es tagad mēģināšu pieķerties tieši šai te daļai, kas mums ir šeit noticis. Un redzam, ka šeit ir kaut kāds impulss. Un šeit mums ir arī bijis kaut kāds 1, 2, 3, kas varētu iespējams būt 1, 2, jo tur mazāks. Un šis ir vēl 1, 2 mazāks. Izdarīšu tā. Šitam arī jābūt pēc fibas 56, 18. Redzam, ka tas tā arī mums ir. Labi, es tā nedaudz noriskēšu šajā situācijā. Ja man dažreiz arī patīk, kā pariskēt. Un izdarīšu tā, ka man stops būs maziņš. Stopus ielikšu šeit. Arguments, kāpēc es lieku stopu šeit, tāpēc, kad es domāju, ka tas ir mazāks 1 un šis no 1, 2, 3 ir bijis 2. Tātad viņam vairāk nevajadzētu šeit iet. Uz ko var iekrist, ka te ir, pieņemsim, A tikai B un te iedod kaut kādu cešku un tikai tad uzlido augšā. Tas ir, uz ko var iekrist. Tāpēc vislabākais variants uz mazāku timeframe šeit atrast vilni 1, 2 un zem viņa palikt stopu tieši šim te impulsam. Labi, es nedaudz pamēģināšu seifāk, pieņemsim, ka te pārlikšu. Un tad līdz kurienai man visu šo pasākumu mēģināt vilkt. Tātad, ja mums tas mēs liekam, tas ir vilnis 4.
1, 2, 3, 4, iekš 3 kaut kāda iespējams. Nu, tad, ko mēs darām? Mēs izmēram vilni 1, izmēram vilni 1, pieliekam viņu šeit, pieliekam viņu šeit, pavelkam teiku. Nu, es tā rezervīt paņemšu, labāk mazums viņš tur kaut kas uzliekam šo te, un tad skatāmies, kas mums no tā visa nāks. Izstīs, izstīs. Tā jau pārāk lielā plusā esam. Tā, viss gāzējam, varamies vaļā. Varamies vaļā. Nu, nē, nu, stop, stop, stop. Te jāskatās, te jāsāk monitorēt, vai, nu, 1, 2, 3. Ja viņš man tuliņi mal iedos vēl vienu augšā. Principā es šeit stopu lieku BU. Vairāk zaudēt mēs neko te nevaram. Oj, 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 gandrīz izsita. Izsita, tā kā mums break events ir. Un par ko man bija, kāpēc es teicu, ka te jāsāk skatīties, jo saīsināts piektais iespējams. Vai tu gribi teikt, ka tu uztaisīji man tādu zigzagu? Jo 5 es šeit neredzu. Es te redzu 3. Ok, tā. Break events mums nav, mēs neko neesam zaudējuši. Tāpēc es te tūlīt taisīšu variantu 2. Te taisīšu variantu 2. Skatāmies, ja mums šeit bija šī sarežģītā korekcija, tad mums šeit vajag zigzagu. Un tad iespējams šitas, bet izdarīsim, zinām, izdarīsim tā, ka mēs notreidosim klasiskajā, ne agresīvajā, bet notreidosim, ja tas mums būs zigzags, pastīsimies. Tad notreidosim no šīs trenda līnijas viņu, bet vai tas attēlums mums tur atļaus kaut ko vispār pavilkt viņu? Vajag jau nē, tāpēc strādāsim savādāk. Redzam šos te 3 viļņus. Pieņemsim, ka mums te bija B. 1, 2, 3, 4, 5. Pāriesim uz mazāku timeframe. Novilksim šo te trendeni. Es pastrādāšu no šīs trendenes. Jā, stopē, stopē. Kāpēc neuzspiedu? Mēģināsim sodīt viņu vēlreiz. Stops uzreiz obligāts aiz tejienes. Teiku, pavilkšu līdz tejienai. Nu, kaut kāds liels aizdoms, ka tā viņš mums arī sazīmēs būs. 2-1, gandrīz normāls trades, principā. Procentos jāmanidžē būtu pozīcijas lielums. Ja stops ir 3 un teiks ir 6,5 un 3,5 ir stops. Tā kā ja mēs laužamies cauri šai trenda līnijai, tad principā tā bilde paliek skaidrāka. Tad tā arī ir, kad mums šeit būtu bijis A, B un šis mums ir C. Tāda ABC asa korekcija šeit bija sarežģīta, tad šeit vajadzēja mums asu. Pēc lieluma viss arī normāli, šeit diezgan viņa ilgta zāģē. Tāds, nu, tāds ne līdz galam viss skaisti, bet jāmēģina ir šis. Jo nevienmēr tas markets vai ne bijis tik skaisti iedod. Jā, tu domāji bremzēt. Pēc tam tik ilgi gaidīt, vai es uzlikšu ātrāk, vai nu ir, vai nu nav. Nu, reku arī skatāmies, ja tā sākam sakot līdzi, tad mums ir 1, 2, 3, kaut kāds A, B, C. Tā kā reku 1, 2 as maziņš, tad A, reku no 3B, no C, šeit mums ir flats ar nobīdi, jeb šī sarežģītā saucamā korekcija, un 5. vilnis šeit, tātad šeit bija korekcija jābūt. Tas viss mums ir ok. Un šits varētu būt tad kā 3., 1. Parasti šī tāda zāģē, un tā paha iedod. Es jau to mārketu no galvas jau zinu.
Nu, to viņu uzvedību, kad es redzu tādas. Saku, jo jūs biežāk skatītos marketu, varbūt daudz laika vairāk veltīt, arī redzētu. Nu, jums viss vēl priekšā. Visiem viss ir iespējams. Viss teiks. Un viss klasika, elementāri. Nu, cik nu klasika, jā, sarežģīta klasika, bet tā jau pēc viļņiem klasika, nekas tāds. Un tā arī bija, kā es teicu, šis izskatās pēc tāda viens, divi, iekšķi kaut kāda trešā. Jāstāsta, vai viens, divi, trīs. Te varbūt kaut kāds atkal kāda korekcija, un varbūt arī pabrauks atpakaļ lejā. Tātad braucam tālāk. Nav pagaidām nekas mums interesants šeit. Wow, iedev. Dod skaisti. Kas mums uz stundu šeit notiek? Tuvojamies jau tā kā tam lielajam trešajam vilnim. Oi, ko es te palaidu garām? Tā ir kā ātri tin. Nu, tā jau vairs neko nevar noķert. Tā. Tad mums jāsāk strādāt ar to, ko mēs varam strādāt. Tad liela apjoma izlido un uz aci izskatās, ka tas mums varētu būt vilnis 3. Izstāsta, ka 5. beidzās šeit, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, A, B. Ja te mums bija asa, tad šeit jūs saprotat, kas mums ir jāgaida. Nekas interesants nav. Izstāsta, ka te būs nepareiz korekcija. Tā. Nu, bremzē, no kurienes? Tā. A, A, B. Nē. Tas trešais iespējams beidzās T. A, B, C. Jā, tad droši tā arī būs. Tad trešais, tad reku 1, 2, 3, 4, 5. Vilnis 3 pabeidz savu kustību šeit. Bet pagaidām mēs tad neiet krastā tagad nekas. Ko mēs darām, kad mums neiet krastā? Mēs laižam garām. Nav ko mums īsti čakarēties. Tā, 1, 2, 3, 4. A, B. Es vienkārši redzu, ka šeit izstāsimies pārējās 15 minūtēm, ka šeit ir piecinieks. Un tā arī ir piecinieks. Reku redzam, jā, 1, 2, 3, 4, 5. Te mums ir piecinieks. Ot, bieži vien, nu, kāpēc es saku bieži, ir momenti, kad tās ceškas, ot, viņas ir šitādas te tā kā no 3, bet viņām kaut kur paslēpjās tas 1, 2, 3, 4, 5. Vienkārši te ir reku 1, 2, 3, 4, 5, te viss skaidrs, reku 1, 3 beidzās. Tad, ja mums šeit ir A, šeit mums ir rekur B, un mums šeit bija asa, un šeit mums vajadzētu flētu kaut kādu nu, ilgāku korekciju, kas arī ir, tad no šeit A, no 3B, 1, 2, 3, 4, 5C. Tas labi, viss tur vienkārši redz, ka šeit ir reāli pieciniece. Šeit ir šī te pieciniece bijusi. Tā, ņemot vērā, ka mēs šodien hardcorā maucam, pastamies šeit. Pastamies, vai mums kaut kas vispār ir izvēlkams pēc FIBAS. Nav nekas izvēlkams, jau viņš jau ir te pie 382. Nu, ja mēs tieši gribam šo te piecinieci notreidot. Ja mēs gribam šo te piecinieci notreidot, bet kas mums vēl ir jāsaprot? Ja mēs domājam 1, 2, tad 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Nu ok.
viens, divi, pēc tam no 1, 2, 3, 4, 5, 3. Nu ok, ok, ok. 3. Tad mums šeit vajag korekcija. Mums te bija 2. Mm, apjoma arī nenormāli izlidojuši. Kurš jau maz gadā, kurā mēs vēl projām 20. Nu, tāds nesaprotams, jā, šeit jālaiž viņš garām. Ja mēs būtu viņu ātrāk piefiksējuši to piecinieci šeit, tad principā šeit no šīs te trenda līnijas agresīvajā varētu pamēģināt notreidot. Bet tur saku, reka 3, 8, 2 jau mums šeit jau ir nekas tur īsti lādzīgs nebūtu, tāpēc nemocīsim sevi, nemocīsim viņu. Maucam tālāk. Uzlikšu lielāk nedaudz. To viņam, nu, ko rādīs mums. Es vienkārši kā ieraugšu tā te, kad sāk zāģēties. Uzreiz prasās. Viss kaut kas prasās. Tā, kas mums lielāk izstāsta? To, man liekas, vajadzēs izdzēst visu to ārā. Bet labi, pamēģināsim ar viņu urbināties. Kas man vienkārši nevis nepatīk, bet es vienkārši tā skatos. Skatos šo te daļu, pieņemsim. 1, 2, 3. Kad nav tā, ka, pieņemsim, šeit ir bijis A, B, C nepareiza, un tad mums 4 ir jābūt asai, kas ir reku, nu, nenormāla asa. Viņi mums reku ir iedevuši šitā te štangu lejā, bah. Kad šis nav kaut kāds pēdējais, piektais. Viņa tā kā 1, 2, 3, 4, un tagad būs 1, 2, kaut kāds 3, 4. Varbūt pat jau ir beidzies, vai to viņi iedos vēl un beigsies. Tad tas, es vienkārši šito te daļu skatos. Un te ir 1, 2, 3, 4. Nu, vot, es tagad man salikās. Skatieties, joku, skatieties. Vot, ideāls piemērs, iespējams. Kas man te nepatika? Nu, nevis nepatika, kam es sāku pievērst uzmanību. Un skatieties, atcerieties, šī daļa bija tā daļa, kur tā ceška, kur mums likās, ka te ir kaut kāds ABC, un kas likās ļoti neglīti. Bet, ja es teicu, ka es redzu, kur 1, 2, 3, un mums šī ir no 1, 2, 3, 1, 2, 3 nepareiza korekcija, tad zinat, ka C vilnis vienmēr mums tāds pastiepts, un reku 1, 2, 3, 4. Nu, šitā daļa pretīga, un te jau gan ir jautājumi. Bet, nu, pagaidām es vienkārši galvā, man tas tagad neko nedos, bet es galvā vienkārši turēšu, kad iespējams te bija nepareiza korekcija. Un šī te lielais kritiens ir lielais četrnieks. Lielais četrnieks, kas ir mums te vajadzīga asa korekcija, jau te bija nepareizi. Tad tas mums te ir tā, un tad šis iespējams ir pēdējais piektais vilnis. Ja mēs agresīvi to darām, kuru var mēģināt arī šortot, bet mums vajag atrast 1, 2, 1, 2 sarežģīt, 3, 4, 3, 4 asa, tā kā, nu, kas mums ir vajadzīgs. Pēc tam mums ir 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, ABC 4, 1, 2. Nu, davai iedod vēl nedaudz. Un izskatās, ka nedos. 1, 2, 3, 4. Parādīšu tā domu. Te kaut kur ir 1, 2 sarežģīta, 3, 4 asa, un pēc tam 1, 2, 3. Un tas piektais te kaut kur, šis jau pa lielu būtu, šis vairs nevar būt 4, tāpēc vēl var pamēģināt padomāt, ka te ir kaut kāds 1, 2, 3, 4, 5, un šis ABC. Mm. Tā, kā. Labi, zin kā, ņemot vērā, ka mēs tā domājam, un cik mums ir plusi. Nu, nevajag viņus nosist tos plusus, vienkārši redz, ka mums tā arī adekvāts stops būtu, varētu ielikt.
Bet kas man nepatīk, ka mēs neesam pārsteiguši šo te, jā. Bet ņemot vērā, ka mēs tik dziļi iekritām ceturtajā, un mēs redzam augšā piecus viļņus, viens, divi, trīs, četri, pieci tā uz aci. Un tad, principā, viņš iespējams ir saīsināts un nav pārsit šo te. Cik mums tur ir stops? Oi, paņem lielais. Vienīgais es te ienas likt, ja tā ir ķip tā kā ceška. Ja tā ir tā kā ceška. Vai arī sagaidīt kaut kādu 1, 2, 3. Nu, nē, vai izdarīsim savādāk. Ja tas būs kaut kāds krītošais, tad ja kaut kāda krītošā fāze būs sāksies, tad, tad varbūt būs kaut ko sazīmēs, kaut kāda pieciniec, un tad korekcija, un tad varbūt pievienosimies, paskatāmies. Ir. Jā, tā izskatās, ka mēs jau visu samamām laikumu māksim lejā. Nu, tad varējām šeit, varējām atvērt to trēdu, vai šīs tas ceļš, kas uzlikt stopu. Un, principā arī varētu tagad jau break-evenā viņi ielikt, vai pat jau vērciet. Bet, nu, redzat, bija nedaudz. Pat īstenībā nebija aizdoms. Tāpēc, ka, kā jau teicu, tā izskatījās, ja, ka te ir 1, 2, 3, 4, 5. Un, ja tas ir, tā kā ja šis vairs nevarētu būt 4, ka mēs esam kļūdījušies kaut kur, ka te ir 1, 2, 3, un šis tikai 4, un tas ir pārāk liels jau, ka te jau izskatās, ka 1, 2, 3, 4, 5, un regulam 1, 2, 3, ABC 6 kaut kādu, un, ka es teicu, ka gan jau, ka brauksim lejā, nu, tā arī ir. Bet, nu, nepaņēmu, ko mums varam darīt. Nevienmēr visu var noķert. Labāk kaut kur nedaudz piebremzēt un kaut ko sagaidīt. Un pat ja nesagaidi, nepaņemt, nekā paņemt tur, kur tu neesi īsti pārliecināts. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Pamēģināsim šo te piecinieku. Izskatās, ka tā kaut kāda piecinieca būs. Tā, ček, ček, 1, 2, 1, 2, 3. Labi, pabraucam tālāk. Uzvilksim trendeni. Sametīsim ātri visu, ko mēs varam samest, kas mums var palīdzēt. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Pārēsim uz 15 minūtēm. Nu, te izskatās, ka arī beigas tāds neglīts viss. Labi, skatāmies, tā arī neko neņemšu. Bet, ja mēs iesim pāri trendinē, gan jau tad jau iedos kaut kādu pušku augšā. Tajās tas vai nevar pievienoties. Kas man patīk, un kā es, tas tās manas korekcijas, kurām. Nu, skatieties, tagad pamēģināsim. Pamēģināsim. Redz, ko es redzu? Rekur no 1, 2, 3, 1, 2, 3. Un tad droši kaut kādi 1, 2, 3, 4, 5. Kas mums ir nepareiza korekcija? Te mums arī vajag pieciniec kaut kādu. Vajag. Tāda doma tāda pagaidām. A, B, C. Ceška ir konkrēti pārgājis pāri A, savākusi visu A, kas pie nepareizas korekcijas ir ļoti izteikta lieta. B vilnis ir pāri A, kas mums liecina, ka tā ir nepareiza korekcija, un nepareizas korekcijas formāts ir 3, 3, 5. Un redzam, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tad droši vien ir kaut kur 1, 2, 3, paslēpjas 4 un 5. Tātad, principā, es šeit droši vien pamēģināšu pievienoties. Pamēģināšu pievienoties, ja iedos. Tātad, kas priekš manis ir atcelšana? Atcelšana uzreiz šeit, ja mēs to nākam šeit, tad es visu to varu izdzēst ārā un iet gulēt. Un tā, principā, ja godīgi, tad tas mums arī viss vairs nestrādā. Labi, ko tu mums parādīsi?
Vienkārši domāju, ka mēs tam gadījumā vai nebūtu. Bet kā es vienmēr saku, stundas grafiks, atcerieties, jau vislabākais, ko sagaidīt arī pie tās trendes, lai, pieņemsim, kaut kādas time frames noslēdzās aiz šīs trenda līnijas. Nu, vienalga, jūs treidot, pieņemsim, 7 minūtēm, tad lai 7 minūtes aizvarās virs šīs trendes. Ja stundu treidot, lai stunda aizvarās virs šīs trendes. Redzat, ka šajā gadījumā nekas nebūtu aizvēries virs šīs trendes. Tas tāds maziņš triggers, kad īsti, viņš man neļauj tās 7 minūtes, īsti nevajag viņu ņemt. Bet kas te mums ir noticis? Tātad šo mēs te varam atcelt, ka tas tā nav. Izdzēsīsim viņu ārā. Nu kāpēc nav vēl? Visā vēl ir. Un vienīgi tas, ka viņš zem tā 1, 2 viļņu palīda, bet ar tādām ēnām. Un tā jau tā kā vispār, nu, principā, galīgi atcelt viņam šeit varētu būt, bet, labi, es te neko neņemšu. Skatāmies. Pagaidām, mums lielā trenda, ko viņam varas iedot, 1, 3, 4, 5. Nu, viņi kaut ko varēs mums iespējams iedot, ja mums tā būs 50 novelkam, pastamies. Nu, labi, paskatīsimies, kā uzvedīsies. Tā, reku nostiprinājās. Kas tad ir šis? Ja tas mums 1, 3, 1, 2, A, B, C. 1, 2 maziņš, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Nu, nē, tāds nesmuks, ļoti nesmuks, bet. A, B. Labi, uztaisīsim tādu, kā teica, agresīvajā. Paņemsim longu, uzliksim stopu aiz tejienes un uzliksim teiku 382. Lai smulkāk. Hop. 1,6 pret, 1,6. Normāli. Tātad, ja noķersim stopu, principā 1,3% nav tik traki, un tad varam to trading dienu, tā kā beigt visu. Būsim tā kā, iedomājamies, ka pieņemsim 7 minūtēm, ja tā day tradingā, intradējā treidojāt. Tā kā, ja pēc tik daudziem teikiem pa dienu noķert kaut kādu stoplos, tad vienkārši aizvarat visu ciet un ejiet atpūsties. Pat ja īstenībā kaut kāds teiks tagad būtu, arī var beigt šo, baigi ātri tas bija. Arī var beigt šo dienu. Tad viss te arī loģika tāda sarežģīta, jā, te daudz urbinātu, bet, priekš manis saka lielie vilcieni, 1, 2, 3, 4, 5 redzu, lielā trendene laužam, nekādu nepareizu korekciju te neredzu, kaut kādas 3 viļņus vai kaut ko vēl tur. Vienīgais, kas tas var būt, tas varētu būt tā, ka te 1, 2, 3, 4, 5, un šitas pieņemsim A, B, un reku šitā uztaisīs to viņa C, un šie tie gadījumi, kad ir tie visādi tur 7 viļņi, kā daudziem 6 viļņi, kad ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, kaut kas tur 7, jā, bet īstenībā te ir rekur 1, 2, 3, 4, 5 nieces, pieņemsim, beigusies šeit, un te 5 nieces beigusies, un šeit jau ir vilnis A, nākamajai korekcijai šeit ir vilnis B, un šeit būs 1, 2, 3, 4, 5 vilnis C. Paskatīsimies, īstenībā, ja viņš tur sazīmēs līdz zigzagu, tad mums principā jau viss būs skaidrs, ka tā tas arī būs. Viņam vajag 4, un vajag tu augšā Baha iedot 5. Izskatās, ka viņš iespējams sazāģēja reku to 5. Es nevaru 7 minūtēm pāriet. Tā kā šeit ir, viņi parādīja šo vienu. Ja mēs iesim tūlīt zemāk par šo te, tad mums ir vairāk kā skaidrs, ka mēs brauksim lejā. Reku varbūt tagad tieši smuki 5. uztaisīja. Te pat īstenībā, ja kāds gribētu, varētu mēģināt viņu iešortot. bet labāk nevajag. Tādos gadījumos labāk pat nevajag. Tikai tādos gadījumos, ja pieņemsim, te ir 1, 2, 3, 4, 5, un pēc tam ir ātrs impulss lejā, un te ir korekcija, un šeit gan varat mēģināt
pievienoties šortam, jo jums būs kur ielikt te stopu. Šajā te situācijā, kā tagad, jums stopu ielikt nav kur, jo te var pastāvēt iespēja, ka, pieņemsim, te iedos nepareizu korekciju un iedos vēl vienu piecinieci augšā. Ja te ir bijis, pieņemsim, kaut kāda asa lejā, tā kā viens, divi asa, un jūs te, nu, īsit stopu un aiziet bez jums. Tāpēc labāk sagaidīt impulsu, pieņemsim, korekciju, un no viņas, no tās ceļš, kas pievienoties lejā, ar stopu šeit. Tas ir viss prātīgākais, ko var darīt. Pagaidām neko es te nevēršu. Pastīšos, kas tur notiek. Un redzat, arī tas tāds, kāpēc labāk nevērt. Jo, no priekš manis es vienkārši varu būt tā. Es redzu, ka tev ir 1, 2, 3, 4, tad garāk vēl 5. Nu, tagad gan viņam vajadzētu kaut kur sabremzēties, gan viņam nedaudz iedot kaut kādu vismaz mazu korekciju, ko viņš ir izdarījis, kaut ko tur sabremzējās. Bet vai viņš mums tur stāsies, tas ir cits jautājums. Apgriezīsim otrādāk. 1, 2, 3, 4. Ja varbūt viņš jau 4. zīmē jau. Ja mums te bija 1, 2, pieņemsim 1, 2, un tad 1, 2, 3, 4, 5, 3. Te varbūt 4, un augšā iedos 5, tad viss, nu tad gan varētu viņu mēģināt nošartot. Un tā kā tā doma ir tāda, ja mums tomēr bija reku 1, 2, ja būs kaut kāds jauns impulss augšā, nevis ceļš, nu nevis ABC tāds, ja priekš ABC jau baigi liels, tad te no subviļņiem 1, 2, 3, 4, 5, te vilnis 3 beidzās. Tad šeit kaut kāda iespējams korekcija, un ja mēs redzēsim kaut ko tādu augšā, tad pēc tam novelkam trendi, nu pamēģināsim pēdējo treidu notreidot. Cik jau mēs vispār runājam? Jau pusotru stundu, jau vairāk, kā laiks paskrēja. Tagad vajadzētu vēl cešku lejā, lai viņš iedod kaut kādu, nu, lai smukāk, ja temas ir tomēr bijis asa, ja tā ir. Nav neko iedevā, ABC un Baha uz augšu kaut ko uzmeta. Nu, labi, to mēs pastīsimies, ko mēs te varam sastrādāt. Sapmetīšu otrādā. Mhm. Mhm. Nu, tā ir gan tāds, pat ja mēs liekam stopu šeit, būtu baigi tāds čābīgs variants. Pat nav 1 pret 1, tāpēc es tādu laikam te īsti nevērtu, bet es domāju, ka līdz tajienai viņš to viņu atpeldēs. Ja tā nav mums kaut kāda korekcija, tagad. Es vienkārši skatos, kas man iekrita acīs. Mm. 1, 2, 3. Varbūt šitai ir nepareizi bijusi. Ka te ir bijis rekurpijas 1, 2, 3, 4, nepareizi 5, un šis tad ir lielāks tāds, nu, tā kā ABC flats ar nobīdi, un ka neiedot viņu pušku augšā. Bet, nu, mums nekas nav paņemts, tā kā mums pilnībā vienalga, ko viņš tur darīs. Ja te redzat arī šis te rekur 1, 2, 3. Un tā savienojot līnijas, kā es tikko uzliku, izstāst kā flats ar nobīdi. Jeb tā saucamā sarežģītā korekcija. Un tā arī ir Bach, redzat, kas notiek, redzat? Viss ir elementāri, tikai redzat, laika gaitā bieži sanāk pārslēgties uz, nu, uz visādiem variantiem. Tā kā ja mēs domājam, ka te bija 1, 2 un te bija 3, nu, bet tā jau arī te viss ir. Tikai mēs domājam, ka te ir 1, 2, 3, 4. Bet tā arī viss ir. Te ir 1, 2, un te pat 1, 2, 3, 4, 5, 3. Un te ir ABC 4, un viss pareizi. Un te ir 1, 2, 3, 4, 5. Būs 5, tad gaidām to. Kādam nav saprotams, tad ātri uzzīmēšu. Parādīs lūdzu to lielāko ainu. Kā tā kā attālina bišķi grafika. Nē, man tagad nav tam laika, jo es traidoju. Labi. Pēc tam es attālināšu.
Nu, domāju, iedod vēl vienu bahu augšā un bahu lejā. 1, 2, 3. Tev ir mazāk time frame. Jo, nu, kā es vienmēr bieži saku, paslēpušies šeit, tev kāpēc vajag mazāks time frames skatīties, vai šeit nav bijis te 1, 2, 3, 4, 5, un šis impulss, kur, bet, nu, labi, neko neatvēram, tā kā mums vienalga, ja mēs gaidījām to piecinieci, reka ir lielāks, ko tu gribi no viņa. Un normāli mēs sazīmējam šodien. 1, 2, 3, A, B, C. Varbūt tā tu domāji? Nē, pagaidi. Jā. Nu, ko tu gribēji no lielām? Es gribēju saprast, tad ceturtais ir tikai tas uz leju, ja? Nu, pagaidām, nu, Tas tur tas. bija kā doma, vienkārši vēl ir variants, ka tomēr, nu, ja šitas ir 2 as, tad A, B, C, tu domā šeit 4? Es mēģinu saprast. Un Īstenībā tagad tā varētu būt, jo, reku, arī mēs pārsituši būsim tā kā trešo vilni, un te būs no 1, 2, 3, 4, 5, nu, pastāv iespēja, ka te beidzās fināla piektais, bet ja tā ir, tad tomēr te ir 1, 2 as šeit, nu, tā kā mēs pašā sākumā zīmējām. mm, Tad 3 mums ir šeit. Tad mums ir A, B, C flats, 4 šeit. Un tad fināla 5 šeit, kas arī pārsit šo te trešo. Un tad te šorts grīdā. tagad uzvelk to lielo trenderi, tur šitam tur Nu, viņi arī izskatās nevar. labi, jā. Varam pamēģināt tikai pastīties, vai mums tas dar pēc. Nu, īsti tā jāskatās. Pamēģinām, skatāmies. Tad man ir 5. būs korekcija. Ja tā ir, tad tagad, principā, viņam jāiet lejā. P, C. Mēs nedrīkstam vairāk tad iet pāri šeit. Nu, nokavējam bišķi pātri tur. Par ātru tinās. Bet mēs varam vienkārši uzlikt, ja nebūtu tīnies, ja mēs būtu gaidījuši uz tā te, kas tam sanākt. Lieli stopi, lieli teiki, bet, nu, labi, pieņemsim, ka mums ir kaut kāds 7 vai viņš davjoklis 3, 8, 2. Tīri intereses pēc. Bet kaut kas man te nepatīk, jā. Un te es uzreiz droši vien automātiski pavilktu to, ja, nu, pieņemsim, ja būtu atvērts automātiski viņu pavilktu uz tejienu, ja man nepatīk jau kā viņš saka, ko zīmēt, ja tas ir 1, 2 krītošais, tad šis ir 1, kā A, B, C nepareizi iekš trešā, un tad, principā, viņam no tejienes ir jāsāk lieties tālāk, ja tā tas ir, ja tā tas ir. Un tad te jau, principā, ja tāda ideja mums ir, tad te jau var likt break evenā, jo, ja tas mums ir 1, 2, 3, tad mēs arī šeit nedrīkstam līst pāri. Bet kaut kas tur nav skaisti. Nezinu, mums būtu breiks izsists. Vienīgais variants, kas te var būt, vēl, kad tas 1, tā kā 1, 2, 3, 4, tas vilnis 1 krītošajā, pieņemsim, lielajā kaut kā veidot tur kaut kādu šitādu šteli. Bet te jau no paša, ot redzi, tu paņēmi iejaucies man te pa vidu un viss man sajauc te. Tā jūs darat. Vainīgs, Bet vainīgs. nekas te nebūtu bijis, viss kārtībā, mēs neko te nebūtu zaudējuši.
Bet redzat, vienkārši, ja jūs izdomājat tādu ideju, un jums šī grafika sāk zīmēt, jums jāsāk jau galvā varianti visādi likt, visādi varianti likt kopā, kas tas vispār varētu būt. Jūs nevarat tā turēt vienkārši. Ar pieņemsim stopu kaut kur, es nezinu, tur kosmosā. Varētu jau var. Es saku, vai tiešām nebūs tā, ka viņš uzzīmēs, lai 1, 2, 3, 4, 5, te uztaisīs kaut kādu korekciju, un tad tālāk aizies. Tas ir tas stāsts, ko tagad bitkoins plus mīnus tur zīmē, zāģē. Ja mēs viņu apgriezīsim šitā, ka viņš tur tā kā kāp, ka kaut ko tur dara. Pastīsimies, kā beigsies šis. Mums tā arī metīsim mieru. Nu te jau mums ir izslēgts vienkārši interesanti, ko viņš tur sazīmēs. Tas mums nedarēs. Kā varētu būt tā, kā es uzzīmēju? 1, 2, jā, 4, nepareizi, 5. Es uzlikšu viņam 10. Kā viņš man aplika jau. No, uz augšas tā kā arī zīmē, ka tas ir A, B, C. Bet tādā gadījumā no tejienes viņam jāsāk maukt lejā tuliņ. Ja tas ir tā. Bet tas tā nav. Te viss skaidrs, ka viņš ies augšā. Viss. Te jau rekurē 1, 2, 3. Un tad te būtu viss jāpārskat labi un izdzēšu. Un tagad viss ārā, lai tā bilde paliek. Nu, jāstāsta, varbūt te tad ir bijis, jā, viss jau tā 1, 2, 3, 4, 5 niec bijis. Un te ir bijis jau lielāks karoks, un to viņi tā kā gāzīs, taisīs to jau visu šito te attālumu. Uzliksim dienu tīri, tā interesi pēc pastīties. Kas ir tas? Pagaid, kā tas, ko, kas? Kaut ko nesaprotu tagad. Nu šitā vispār liekas bildi kopā, ja? Tā kā prasas. Skatāmies. 3, 4, 5, reku bijis 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kādam. Nu šitā tā doma pagaidām bija. Un te reku no 1, 2, 3 kaut kas nokrita. Tā kā no reku 1, 2, 3. Piemēram, te 3 un te iedot. Bet tas tik zakāms nevar tā būt. Varbūt tu būs tā, A, B, C. 5. 1, 2, 3. Tur jau viss jau galva jau kūp. Tur redz, mēs jau izfokusējāmies ārā no tā visa, kas tur notiek. Pazaudējām sevi. Bet kur tas attēlums palika, kur mēs mērījām? Kurš tas ir attēlums? Izstāsta, ka viņš arī to attēlumu izpildīs to. No kurienes mēs tur sākām kaut ko darīt? Bet to... Nu, tā arī ir, jā.
Tad tā bija korekcija jau nākamajam. Sapratē? Reku, tā pieciniec, kā mums izgāja 1, 2, 3, 4, 5. Un reku šī tā ABC, ka jau bija karoks jau nākamajam impulsam. Funštein. Forštein. Viss. Uz tā mēs arī varam Interesanti. šodien beigt. Kāpēc ejam tur tā lāc augšā man te? Tā, paies izslēgšu ierakstu.